750 dziedātāji no visas Latvijas šodien pieskandina Madonu. Lielkoncertā no Gaiziņa Latviju redzot. Tie ir seniori ar mirdzošām acīm, kas iet, dzied gan ikdienā, ka šodien svētku reizē. Dziedu vairākos kolektīvos, un man tas ļoti patīk. Ko dod dziesma latvietim? Spēku, relaksāciju, jautru noskaņojumu, vienmēr sakot visu. Un šādu pasākumu senioriem? Vēl jau vairāk visu. Prieku, dzīves prieku, veselību arī. Ja cilvēks no mazotnes, no pirmiem dzīves sapratnes mirkļiem sastāpies ar mūziku, un ja viņa vecāki, un viņa vecvecāki, un viņa senči, viņiem ir devuši to kolosālo sajūtu, ka viņš māk dziedāt, tad mēs tagad redzam to rezultātu. Ja? Gadi nedara neko. Tikai tādu saskaņotu soli. Nebūs. Jāpatrenējās drusku mums bet kas ir tas, kas jums liek dziedāt, būt korī un ko tā dziesma dod? Mēs taču visi esam latvieši. Latvieši ir dziedātāji tauta. Mēs pie tā pieraduši. Es neko jaunu nevaru jums pateikt. Jūs dziediet? Dziedu. Tad jūs saprotiet, ko tas nozīmē. Dziedāt, sajust to kolektīvu, to latvietības sajūtu, arī klausoties tās dziesmas un dziedot un izpildot tās dziesmas. Jā, es jau piekrītu. Un viss. Tur ir dvēseli iekšā, tur nav ko pateikt. Pat asari izbird brīžos. Cilvēks ir tik jauns viņš jūtās. Un arī tais vecajos ir iekšā tā dzird, tiem veciem acis mird. Un viņi ar prieku nāk tev, viņi izbauda to, ka viņi ir šeit. Jā. Mums ļoti patīk dziedāt. Mēs varam rītā, vakarā, sestdien, svētdien bez pārtraukuma. Tas ir dzīvesveids, ar to ir viss izteikts. Un dāmām? Kā jau šī dziedāšana, ko tas dod un kāpēc jūs ejat un dziedat? Pagarina jaunību, un mēs taču visi gribam būt jauni, protams. Prieks kopā būt visiem. Katrs kormēģinājums mums pirmkārt ir kā svētki. Katra mūsu tikšanās, mūsu antidepresants, mūsu veselība, mūsu prieks. Protams, katrs viņu dzied savā korī, savos mēģinājumos, ikdienā koncertos, bet ir svarīgi tomēr sezonā šāda lielāka pulcēšanās, visiem kopā sajust šo dziesmas mīlestību un pašiem iegūt droši vien kaut kādu enerģiju turpmākajām dzīves gaitām. Latvijas senioru koru kustība ir viena no aktīvākajām Latvijā, kas savus svētkus regulāri svin jau kopš 1963. gada. Viņiem jau tāda sena tradīcija, faktiski katru gadu kādā no Latvijas vietām sanākt kopā, dziedāt, priecāties, satikt vienam otru. Repertuārs arī šogad ir ļoti dažāds, gan jāņu dziesmas, gan dažādas latviešu tautas dziesmas, un senioru koriem ir savs nedaudz repertuārs, un viņi iemīļotie komponisti, un faktiski to viņi visu arī šodien izdzied. Redzēt šo enerģiju manos vienaudzos un vēl labākos gados ļaudis ar nuiņām, visi tādi stalti, tautas tērpos ietērps, ir brīnišķīgi. Tās meitenes iet tā kā jaunas meitenes. Un ir, jūs saprotat, visi cilvēki noveco, bet tajā dziesmu garā ir iekšā tāda rotaļa kaut kāda, kad cilvēks ar sevi, ar savu ķermeni, ar savu apziņu padara visu tādu brīnišķīgu. Senioriem tā ir iznākšana no mājām, sevis pasniegšana, atmiņas trenēšana un arī varēšana katru dienu kaut ko jaunu apgūt un iepriecināt arī citus, ne tikai sevi. Bieži sanāk šādi lieli pasākumi un izbraukšana, teiksim, mantojumam? Mums ir draugi ļoti daudz, kur Latvijā, un esam atvērti dažādajiem uzsaukumiem. Tā kā, ja vien ir kāds aicinājums, mēs dodamies, un ja arī ne, tad aicinām pie sevis. Ļoti liels paldies no Latvijas Nacionālā kultūras centra puses Madonas novada pašvaldībai, ka viņi bija gatavi šo visu uzņemties rūpi par senioriem šogad un nodrošināt to, lai viņiem ir šāds brīnišķīgs koncerts. Un tiesa, senioru acīs dzīves prieks bija jaušams gan koncerta gaitā, gan dzaļumballē pēc tā. Arī gatavība atkal tikties nākamgad, ja būs kā plānots, Saldū. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.